Sveicināti, darbie skatītāji! Šī ir jau kārtējā ārkārtīgi īpašā reize šajā raidījumā. Man ir patiesas prieks un pagodinājums šodien sarunāties par līdzatkarības jautājumiem ar psiholoģi un, ja es pareizi saprotu, tad arī kognitīvu-behaviorālās terapeiti, ja? Pareizi. Jā, šo izrunāti Diana Zande. Jā, kognitīva behaviorālā terapeita, pāraudze un vispārējais. Jā, Diana Zande, sveika, labvakar. Paldies jums, Diana, ka piekritāt šai sarunai. Es domāju, ka ķersimies, kā mums ir ierasts, vērsim uzreiz pie ragiem. Man ir nosūtīti jautājumi, jau pirms tam sagatavoti. Pa cik laiks mums ir ierobežots, darbosimies pēc iespējas efektīvāk, lai mūsu saruna ir un lai pēc iespējas cilvēki labāk un vairāk saņem no mūsu sarunas. Ja? Paldies. Tātad pirmais jautājums. Ja persona ir konstatējusi, ka atrodas attiecībās ar lietojošu personu, kas viņai jādara, lai saprastu, ka viņa ir iespējams līdzatkarībā, vai varbūt nav? Kā to identificēt? Droši vien vispirms, jebkuram cilvēkam, kurš šaubās un domā, vai viņš ir līdzatkarīgās attiecībās, vai viņš ir šis līdzatkarīgais, būtu vairāk vai mazāk jāsaprot, ko tad nozīmē līdzatkarība. Un vispirms par šo jēdzienu, līdzatkarību kā tādu terminu, tas nemaz nav tik mūžsens, tas ir tikai kādus 60 gadus apmēram, un to lieto apmēram pagājušā gadsimta vidus, tieši runājot par alkohola atkarīgo cilvēku ģimenes locekļiem, un šobrīd tiek uzskatīts, ka līdzatkarība tā nav kā diagnoze, bet tas ir iemācīts, un šis ir gan grūtā ziņa, gan labā ziņa, tas ir iemācīts uzvedības veids. Labā ziņa tāpēc, ka tas, ko mēs esam iemācījušies, mēs varam arī pārmācīties, vai ne? Tas ir iemācīts uzvedības veids attiecībās, kur šis cilvēks, kurš ir līdzatkarīgs, ir tendēts likt otra cilvēka vajadzības pār par savām, tad prioritizēt, ka šim cilvēkam ir raksturīgs garastāvokļa svārstības, kas ir atkarīgs no tā, kā jūtas šis otrs cilvēks, vai, teiksim, atkarīgais cilvēks. Un pēc būtības ir apgrūtināta izpratne par to, kur es beidzos un kur sākas otrs, respektīvi par robežām. Un bieži vien tur ir ļoti daudz dažādu vēl pazīmju, simptomu un iezīmju, kuras ir ārkārtīgi niansētas un kuras mēs droši vien arī vēl apspriedīsim. Ja? Bet tas pamats ir tas, ka par teikt cilvēks dzīvo citu dzīves vairāk nekā savējo, un viņa dzīves centrā pārsvarā ir šis tuvais cilvēks, par kuru līdzatkarīgais raizējās, baidās, uztraucās, kontrolē viņu un aizmirst dzīvot pats savu dzīvi. Jā, es klausījos un es domāju, ka kaut kas ārkārtīgi līdzīgs it kā varētu būt saistāms ar tā, ka cilvēki var tās bieži arī pat izmantot to, ka es taču viņu ārkārtīgi mīlu un tāpēc es tā kā to visu pietušēju un izliekos neredzam un tā. Jā, un brīnišķīgi, tā kā viena no tām lietām, ko cilvēki tiešām tie, kas ir līdzatkarīgi, saka, es viņu ārkārtīgi mīlu, es bez viņa nespēju, bet faktiski biežāk šie cilvēki pat nesaprot to, ka tā uzvedība, tā nav mīlestības vadīta uzvedība, bet tā ir šī ārkārtīgā ieraduma, un tieši nespējas saprast, ko man pašam vajag. Tātad es sevi esmu tik tālu pazaudējis tajās attiecībās, ka man šķiet, ka es tevi mīlu, kaut gan patiesībā es vienkārši uzvedos jau kaut kādā automātiskā darbībā, kas nav veselīga, ne priekš tā otra cilvēka, ne priekš manis. Un es gribētu, tā kā varbūt šis būs tāds spekulatīva ideja, bet ka mūsu kultūrā mēs esam radināti un audzināti, un sevišķi sievietes, un arī pasaulē sievietes ir vairāk līdzatkarīgas, tā kā dod dieviņu otram dot. Ja ne no otra mīļa lūgt, gūt var dodot, gūt var ņemot, dodot, gūtais neatņemams. Mēs godinām tos cilvēkus, kas par sevi nerūpējas, bet atdod visu citiem, kam nekā nav žēl priekš citiem, kas ir nesavtīgs, zelta sirds un tā tālāk. Respektīvi, mēs godinām cilvēkus, kuri
sevi neredz savā dzīvē, kura nedzīvo savu dzīvi, bet svešas dzīves. Un var teikt, ka tādā veidā mēs esam diezgan tāda, uz līdzatkarību tendēta sabiedrība. Tas ir viens. Piedevām, ja mēs domājam vēsturiski, mums ir bijuši kari, badi, tie vīrieši ir izskauti, nodzērušies, aizgājuši postā, un mēs esam, un gal galā ziemeļi arī, kur mums ir bijis grūta iztikšana, ja, kur mēs pie tā otra turamies kā pie tāda, glābēja šad un tad, un šī te līdzatkarīgā uzvedība jau faktiski ir arī aprakstīta mūsu literatūrā, ja tas nav nekāds jauns fenomens, ja, kad latviešu literatūra palasa, vai, tur ir gan atkarības, gan tie cilvēki, kas noliek savas vieglās dienas. Yeah. Ja? Un var teikt, ka šis ir tāds brīnišķīgs, brīnišķīga frāze, skumja, bet brīnišķīga. Es nolieku savas vieglās dienas, saka Kristīna, aprecoties ar Edgaru. Un tad tas, ko sakam, mēs speciālisti ne tevis dēļ sāka dzert, ne tevis dēļ beigs dzert, ja? Un kur vispār esi tu? Tā kā mēs tādas Kristīnas esam daudz Latvijā, es arī esmu bijusi starp viņām, jo arī es esmu šķīrusi laulību pirms vairāk nekā 30 gadiem, kurā es biju līdzatkarīgās attiecībās, un patiešām arī apzinos, cik vienkārši ir iesprūgt šādā dzīves veidā un cik komplicēti no tā ir izkļūt ārā. Jā, paldies par padalīšanos par savu pieredzi. Tad principā tādā idejiski puru bridēja manierē arī turpinot, tad ja nu kāda klausītāja saprot to, ka es laikam esmu Kristīna. Ko man darīt? Laikam varbūt tas ir signāls, ja? Bet ja ir aizdomas, ka es patiešām esmu līdzatkarīga, mēs noteikti arī nonāksim pie tām pazīmēm, pie čupas ar pazīmēm, bet vispirms ir atzīt, ka tāda līdzatkarība vienkārši eksistē. Pat ne man, bet tāds fenomens eksistē. Otrs, painteresēties, palasīt, kādas tad ir šīs pazīmes, un ja lasot ir sajūta, ka tomēr es bīstami pazīstu sevi šajā, ka hei, šis attiecas uz mani, tad pieņemt to, ka jā, tā var būt. Es sāku ar mīlestību un beidzu ar līdzatkarību, bet šobrīd es esmu līdzatkarīga, vai man ir gana daudz šo iezīmju. Un tad pieņemt lēmumu, ka es vēlos šo mainīt, un tad meklēt palīdzību, jo tāpēc, ka lēmumu es to gribu mainīt, tas ir līdzīgi tā kā atkarīgie cilvēki, viņš jau negrib dzert, viņš jau bieži saka, es saņemšos un nedzeršu, un tieši to pašu var darīt arī līdzatkarīgs cilvēks, kurš saka, es saņemšos un atteikšos no līdzatkarības uzvedības, bet vajag palīdzību, un te tiešām bez profesionāļa palīdzības neiztikt, un tad soli pa solim sākt ar nelieliem sīkiem solīšiem rāpties ārā no iepriekšējās iemācītās uzvedības un mācīties jaunu uzvedību, kura nenoliedz otru cilvēku, bet kura apstiprina arī šī līdzatkarīgā cilvēka esamību vispirms jau paša dzīvē. Jā, tā kā vispirms ir atzīt, ka vispār saprast, ka tāda lieta ir, atzīt to, pieņemt, jā, uz man tas attiecas, meklēt palīdzību, un tad jau tādā plānveidā arī pamazām atbrīvoties no līdzatkarības. Tāds nedaudz pastarpināts jautājums, vai cik reāli ir atbrīvoties no līdzatkarības, neatbrīvojoties no tā cilvēka, kas ir atkarīgs? Tā kā bez šķiršanās. Varētu tā kā teikt, šeit ir atkal komplekss jautājums, jo ikvienu lietu nosaka biopsihosociāla aspekti. Tātad mūsu bioloģija, cik mēs esam jutīgi pret kādu signālu, cik mēs esam mērķtiecīgi, neatlaidīgi, spējīgi iet uz priekšu par spīti šķēršļiem, ja? Tā kā cik mēs esam elastīgi. Cik tas tā bioloģija, ja? Tad arī psiholoģiskie aspekti, kāda ir tā mūsu iepriekšējā pieredze, varbūt kāpēc mēs esam kļuvuši līdzatkarīgi, kāpēc mēs esam izvēlējušies partneri, ar kuru kļūt līdzatkarīgiem,
Un arī šie sociālie aspekti, vai mums ir atbalsts, un arī, ja domājam tādā plašākā aspektā, ko tad mēs akcentējam kā tādu labu attiecību modeli. Ja? Un vēl joprojām tiešām līdzatkarīgu attiecību modelis tiek uzskatīts kā vērtīgs, ja? Kāds, kas parūpējas. Kādreiz bija termins mākslinieka sieva. Ja? Visu sevi nolika un aprūpēja, vai zinātnieka sieva. Ja? Un tad tas ir, tā es drusiņu tās domas nojuku, jā, bet katrā ziņā, ka ir iespējams tās, ja man ir labāka bioloģija, ja, tā kā tādas priekš neatkarības labākas iezīmes, ja man nav ļoti daudz traumu, ja es arī saņemu atbalstu, tad tas ir vienkāršāk. Jā, un, protams, cik ilgu laiku cilvēks ir bijis šajās līdzatkarīgajās attiecībās, jo, ja tie ir 20 gadi, tad paliekot attiecībās var iemācīties vairāk spraust robežas, vairāk parūpēties par sevi, vairāk pievērsties sev, bet, līdzatkarība ir tāds salds valks, kas velk pie sevis, bet pilnībā mēs nevaram mainīties uz otru pusi, bet mēs varam uzlabot savas dzīves kvalitāti, un patiesībā arī atkarīgā cilvēka dzīves kvalitāte var uzlaboties tad, ja mēs ļaujam viņam dzīvot pašam vairāk, tik galā pašam ar savām problēmām, jāuzņemties sekas, kādas izraisa viņa problēmu uzvedību un vairāk rūpēties par sevi. Tā kā šis nav kaut kas bezcerīgs, bet es arī negribu teikt, urā, jā, tas ir viegli. Jā. Virzoties pie nākošā jautājuma, atcerējos, ir viena ārkārtīgi laba grāmata, manuprāt, Līnas izdota, viņa gan tulkota ir par līdzatkarību, kā viņa saraut. Tur tādā grāmatā ir supergarš, tiešām supergarš saraksts ar pazīmēm, kas liecina par to, ka persona ir līdzatkarībā. Bet tad tagad vienkārši, cik vien ir iespējas konstruktīvi, kādas ir tās pirmās pazīmes, tie sarkanie karogi, ka persona saredz sajūt to, ka, laika ir. Ir tādas 4 uzvedības, tādi lielāki klāsteri, jā, bet tā grāmata, Melodijas Bītijas grāmata Pārtraukt līdzatkarību patiešām ir laba grāmata. Ja? Es galīgi neiesaku lasīt entās grāmatas, jūs tajās apjūkat un jūs neko ar to nevarat iesākt, ja? Jo tas ir tāpat kā lasīt par zobārstniecību un nekļūt par zobārstu. Ja? Bet šī grāmata ir tiešām laba, ja ar vienu noteikumu. Ja cilvēks, kas lasa šo grāmatu, iet cauri visiem vingrinājumiem un lasa to lēnām, sagramojot katru lapas pusi, tiešām pārstrādājot to un iespējams pat lasot vairākas reizes šo grāmatu. Vienkārši izlasīt informatīvi, no tā nebūs nekādas jēgas. Bet jā, tad atgriežoties pie šīm pazīmēm, iezīmēm, ka faktiski šīs uzvedības iekrīt tādos 4 lielos klāsteros. Vispirms tā ir pašuzupurēšanās, ne? Ka cilvēks atsakās no savām vajadzībām par labu citām, un nevienmēr tas ir par labu partnerim. Tas var būt par labu bērnam, tas var būt par labu vecākiem, tas var būt par labu kolēģiem, ja? Ka tātad šis dodīja viņu otram dot. Kam vēl vajag iedot, jā, un es tikai dodu un pašuzupurējos. Tendence fokusēties uz citiem cilvēkiem, uz citu cilvēku vajadzībām. Tātad nevis es esmu kontaktā ar sevi, kas notiek ar mani lielākās kategorijās savā dzīvē, manā dzīvē, un šajā brīdī, ko es jūtu, kā es jūtos, kādas domas man ir galvā, vai man nesalst, vai man vajag padzerties, ko es gribu šovakar darīt. Ko es gribu darīt pēc nedēļas, ja? Kā es jūtos tagad un kā es jūtos savā dzīvē, tad šis ir kas kam, vai bērnam ir mājasdarbi izpildīti, vai vīram ir rīt krekls izgludināts, un kas viņam rītā ir cikos, kur ir jābūt, un vai es viņam būšu sagatavojusi to žaketi, ko viņam vajag, un man mammai jāpiezvan, man mamma zvanīja, man viņai ir jāatzvan, man pie mammas ir jāizbrauc, pie kaimiņiem jāaiziet, tad ļoti, ļoti liela fokusēšanās uz citiem cilvēkiem. Un tad nākamais ir arī šī vajadzība kontrolēt.
es jau to iepriekš nedaudz iezīmēju, ja, ka pēc būtības es visu pārskatu, viss ir manās rokās, jo līdzatkarīgam cilvēkam tās ir milzīgs bailes, ja, ka kontrola pazudīs. Tātad es visu kontrolēju, viss ir manās rokās, un šī te vajadzība pēc kontrolēšanas arī var tā kā rezultēties konfliktos. Tiklīdz kontrola no manis slīd ārā, es jūtos draņķīgi. Un ir arī vēl tas viens no šiem te, četriem klāsteriem, tas ir grūtības pazīt un izpaust savas emocijas. Es nezinu, kā es jūtos, jā, es tā kā to nesaprotu. Un tad savukārt šīs te iezīmes ir pat dažādi jautājumi, kur cilvēki var sev uzdot un tā kā tādas mazās mini aptaujiņas, kas nav psihologu aptaujas, kas ir tādas, vienkāršotas aptaujas. Un tomēr, tad, piemēram, mēs varam domāt par to, ka ir tādas kognitīvās iezīmes, ir domāšanas iezīmes, tātad, ka līdzatkarīgam cilvēkam ir grūti saprast, kur ir mans viedoklis un kur ir cita viedoklis, ko es domāju par kādu jautājumu. Un tas ir nevis, es, piemēram, nezinu, man par ko, es tā nevaru iedomāties, par, teiksim, augstceltņu būvēšanu, augstceltņu būvēšanas pamatprincipiem īsti nav viedokļu, jo es neesmu kompetenti par to, tas ir saprotams, ja, bet ka ikdienas situācijās nav sava viedokļa, es nesaprotu, kur ir mans viedoklis un kur ir citu cilvēku viedoklis, un bieži vien tas svārstās. Viens pasaka, es piekrītu, otrs pasaka pretējo, es piekrītu. Ja, respektīvi, tas ir tā domāšana, tā uztvere ir tāda. Ir ļoti grūti saprast savas vajadzības, tās nodefinēt un izpaust. Tātad vispār apzināties savas vajadzības. Tā ir tāda diezgan spēcīga kognitīvā iezīme. Un pārējo cilvēku vēlmes tā kā ņemt tā kā par savējām. Ja, piemēram, vīrs grib, nezinu, iet svētdien uz hokeju, tad es ļoti ātri uztveru, ka es arī to gribu. Vai, ja bērns grib klausīties, nezinu, hip-hop, tad es diezgan ātri saprotu, ka es arī to gribu, kaut gan patiesībā man vispār hip-hops neinteresē. Tā kā kognitīvi, ja tāda šī domāšana ļoti saplūst, ja es iepriekš runāju par šo saplūšanu, ja, ka es vairs nesaprotu, kur tad es pati biju, bet es ļoti smuki sevi apmānu ar funktieri, ka principā tas jau ir manas domas, manas vēlmes. Savukārt, jā, ir ļoti grūti teikt, nē, atteikt. Kā tad atteikt? Nē, teikt, tas ir šausmīgi grūti. Un tad, kad es iepriekš runāju par to, ka mūsu kultūrā varbūt šī līdzatkarība tiek savā ziņā kultivēta, tas ir caur šo teikt nē, ir nepieklājīgi. Kaut gan teikt nē, tas nozīmē šoreiz šim piedāvājumam es saku nē, nevis tev kopumā kā personai. Ja? Ir normāli, ka mēs atsakām. Zini, es nevaru, man ir citi plāni. Vai arī es nezinu, vai es varēšu, es padomāšu vispirms. Un tad es tev pateikšu, vai arī šoreiz es nevaru, bet tu turpini man prasīt, varbūt kādreiz es varēšu. Es šo diezgan bieži saviem bērniem teicu, kad viņi bērnībā prasīja lielāku kabatas naudu vai vēl kaut ko. Es teicu, zini, tagad es tev saku nē, bet tu turpini prasīt, jo dažreiz jau es arī teikšu jā. Tad ir ļoti grūti un ļoti liels bailes līdzatkarīgiem cilvēkiem ir no noraidījuma. Ja, tātad bailes no noraidījuma, bailes, ka mani nepieņems, bailes, ka mani nemīlēs. Un tad iztēlojamies, ja man ir šādas bailes, es taču darīšu visu, vai ne? Lai mani atzītu, lai mani pieņemtu. Un šis arī nekur tālu neved. Ne? Varbūt arī šādas te neatbilstības izjūtas, ka ar mani kaut kas nav kārtībā, bet es neiedaros, es īsti nesaprotu, kādam tad man ir jābūt. Un kā likums ir zemes pašvērtējums. Zemam pašvērtējumam gan ir arī bioloģisks pamats, jo ir cilvēki, kas ir jutīgāki, kautrīgāki jau no bērnības, kritiskāki pret sevi. Ja? Tad viņš ir vienkārši emocionāli jutīgāks. Un arī pieaugot viņš tāds var būt, bet līdzatkarīgiem cilvēkiem pašvērtējums tiešām tipiski ir ļoti zems.
uzvedībā, atkal, kāda tā uzvedībā izpaužās līdzatkarība, un te es tiešām tuvu nenosaukšu visas iezīmes, ja? Bet viena no tām ir tāda tipiska lielāka atbildība uzņemšanās nekā spēja panest. Ja, kā tur teica limuzīnā, ka nešaujies visām pudelēm pa korķi, ja? Tad līdzatkarīgs cilvēks, viņš pēc būtības uzmeklē atbildības un pacels jebkuru atbildību, uzvels sev uz pleca un nesīs, uzņemsies vairāk nekā var panest, līdz ar to arī bieži vien sabrūkot. Darīs lietas citu labā, jo viņam ir bail, ka atteikumu pieņems kā ar noraidījumu, vai ja viņš neizdarīs pietiekami labi, tad viņu nemīlēs. Tad savukārt viņam bieži vien uzvedībā ir arī tas, ka viņš pieļauj sliktu apiešanos ar sevi. Viņš ļauj, ka viņam dara pāri, un ne tikai ļauj, ka viņam dara pāri, bet tad attaisno otru cilvēku, kas dara pāri. Viņš jau pacēla pret mani roku, jo es viņu nokaitināju. Jā, diezgan tipiski vardarbīgās attiecībās, jo diezgan bieži tur, kur ir atkarība, agri vai vēl arī var parādīties vardarbība, vai ne? Tad ir uzvedībā cilvēks izdara lielu spiedienu uz sevi, ka man ir jāpalīdz citiem. Ja? Tātad šis ir tāds motivators, man ir jābūt labām priekš citiem. Vēl ir daudz un dažādas iezīmes un daudz un dažādas pazīmes, bet varbūt, ka šie ir tie, tādas pamata lietas, kuras, protams, var vēl izpausties, sīkās detalizētās uzvedībās. Es nezinu, vai tās vēl arī vajadzētu nosaukt, es varu. Saraksts garš. Es domāju, ka ieinteresētie grāmatā atradīs, jo tur tiešām viņas visas arī ir uzskaitītas. Es klausoties šo atbildi, saklausīju tādas iezīmes, kas bieži vien ir pašiem arī lietotājiem. Respektīvi, ka līdz atkarīgās personas ļoti bieži arī pašas sāk kļūt atkarīgas, viņas sāk kļūt tā kā dubultu atkarīgas, gan no alkohola, kuras lieto, gan no tās personas, ar ko kopā lieto. Te ir arī vēl tāda lieta, ka tā kā tās attiecības, es jau sākumā minēju, ka trūkst robežu un veidojas tāda tā kā salipšana. Varbūt es te uztaisīšu tādu nelielu atkāpju, lai nebūtu tā, ka visas tuvās attiecības mēs raksturotu kā salipšanu, un salipšana nav tas pats, kas tuvas attiecības. Tātad, ja mēs padomājam par pavisam mazu bērniņu, zīdainīti, un viņa mammu, viņi ir tā saucamajās simbiotiskajās attiecībās. Mamma ir pilnīgi pieskaņojusies mazulim, jo viņš pats vēl netiek galā ar dzīvi, vai ne? Bet mazulim paaugoties ar vien varošākam pateikt, ko viņš grib, ko viņam vajag, mamma pamazām un tētis pamazām atkāpjās, ļaujot bērniņam ar dzīvi tikt galā pašam, tik cik viņš var, protams, un esot klāt viņam tad, kad mazulim tas ir vajadzīgs, bet var teikt, palīdz mazajam kļūt lēnām, bet attālināties un kļūt pašam. Un optimālajā gadījumā tas arī notiek. Tad, un šeit ir normāli, šeit tā simbioze, tāda mēs esam tā kā pilnīgi kopā, ir normāli. Nevēl mammas saka, mums ir zaļa kaka šodien, mums bija vēderiņš sāpēja, tas ir normāli pirmajā dzīves gadā. Tad, kad bērnam ir 3 gadu, mamma saka, mēs ejam bērndārzā, tad vairs tas nav riktīgi. Tad tas ir, kurš iet bērndārzā? Bērns iet bērndārzā, tu ej uz darbu, ne? Tad nākamais, kad mēs vēl esam šādās simbiotiskās attiecībās, tad, kad mēs iemīlamies, tad iemīlēšanās fāzē, lai mēs varētu izveidot šo te mēs, tas kopīgais, tas plosts, uz kā mēs peldēsim arī cauri tiem ilgajiem gadiem, kurus gribam nodzīvot kopā, arī tad, kad būs grūtības. Tad tas ir iemīlēšanās sākumā, kad mēs meklējam kopīgo. Mēs ieraugam, mēs abi esam dzimuši ceturtdienā. Mums abiem patīk tur vienas filmas, mēs ļoti viegli pieskaņojamies viens otram, jo mēs
veidojam to mēs. Bet attiecībām attīstoties uz priekšu, mēs ar laiku sākam saprast, ka vienam patīk tādas filmas, otram šādas filmas, vienam patīk hokejs un otram kafejnīcas, ja? Un ka katram ir savs darbs, savas atbildības, un ka mēs spējam izturēt to, ka mēs neesam pilnīgi vienādi. Dažreiz tas ir grūti, bet tā kā es saprotu, kādas ir manas vajadzības, un tu saproti, kādas ir tavas vajadzības dzīvē, mēs spējam tās apzināties, mēs spējam tās realizēt, nevis viens uz otru rēķina, bet kopā palīdzot viens otram augt, attīstīties un katrs attīstoties pats. Ja? Un šīs ir tās veselīgās attiecības. Un te ir tā savstarpējā tuvība, ja paļaušanās vienam uz otru, kas ir normāla. Ja? Es esmu priekš tevis tad, kad tu man to lūdzu, un es tev esmu vajadzīgs, un to arī priekš manis, bet mēs esam arī katrs pats atsevišķi. Ja? Savukārt šajās saplūdušajās enmeshed, ja tā viņi sauc tādās salipušajās attiecībās, te jau ir tas, ka es vairs nesaprotu, ko vajag man, ko vajag tev, kur es esmu, kur tu esi, ja tas ir šajā gadījumā jau tādā neveselīgā veidā, pilnīgi neveselīgā veidā, ja tas mēs ir, nezinu, 50-gadīga sieviete un 50-gadīgs vīrietis, kur ir šādi te nemitīgi, ja, un cik no malas dažreiz tas pat ir redzams, ka tā sieviete, piemēram, pret to vīrieti izturš kā pret mazuri, aizbildnieciski, ja, norāda viņam, sakārto kakla saiti visu laiku, ja, stāsta, kā viņš brauc pie stūras vai kā viņš nebrauc, noņem viņam glāzīt nost, un tad dažreiz lai viņu noturētu. Nedzerot, piemēram, viņa pat tiešām sāk dzert viņam līdzi. Ja, viņa, lai kontrolētu viņu, viņa pazaudē sevi tik tā, ka arī viņu aiziet tajā atkarības problemātikā, kā tur bija dalīta pudele, ja? Viņš dzers mazāk. Es tādā veidā palīdzēšu viņam nedzert. Nevis ko es varu darīt ar savu dzīvi. Jā, mans partners ir alkohola atkarīgs vai azartspēļu atkarīgs, vai mans partners ir alkoholiks, bet varbūt mans partners ir psihiski slims, jo līdzatkarība jau nav tikai tur, kur ir alkohola atkarība. Jā, līdzatkarība var būt dažādiem partneriem, ja? Bet lai nevis ko es varu darīt ar savu dzīvi, bet es saplūstu, aizēju pilnīgi viņu pavadā un pēc būtības pazaudēju arī savu dzīvi. Mans piemērs būs ļoti sen, kad es arī vienreiz aizgāju uz psihiatrisko slimnīcu, kur mans šķirtais vīrs bija, un runāja ar psihiatri, un es atceros to savu izmisumu, ko darīt, un šī ārsta man teica, jums ir divas izvēles, vai jūs noiesiet līdz ar viņu, vai jūs sāksiet dzīvot savu dzīvi. Un es to ļoti sadzirdēju, ja, jo tā ir tā izvēle, vai mēs salipsim un grimsim tālāk, un abi turklāt, vai tas viens cilvēks sāks spirināties un peldēt, ja, jo nevar izglābt otru, dzerot vai kontrolējot vai atliekot savu dzīvi rūpes par ārējiem, par bērniem, par karjeru. Var teikt tā, ka šī līdzatkarība, viņi tā kā abi divi bēg, viens aizbēg tajā alkoholā un otrs aizbēg no dzīves reālās un otrs aizbēg tajā glābšanā. Neviens nedzīvo īsto dzīvi, jā. Nav kontaktā ar dzīvi. Es tā gari atbildu. Viss kārtībā, mums vēl 10 minūtes aptuveni palikušas. Man principā tas jautājums ir sekojošs. Kā mēs kā sabiedrība varam palīdzēt tam cilvēkam, kurš, mēs redzam no malas, ka viņš ir līdzatkarībā, ka mēs redzam, ka viņam darētu ar kādu varbūt aprunāties. Kā mēs viņu varam iedrošināt vai motivēt tādā veselīgā veidā viņam vērsties pie speciālista? Šis ir ekstremāli komplicēts jautājums. Jautājums jau varbūt nav tik komplicēts, cik atbilde, jo nevienam nevar palīdzēt
ja viņš pats neapzinās to, ka viņam vajag palīdzību un nevēlas šo palīdzību. Jo, diemžēl, pie līdzatkarības nereti pieder arī tas, ka tāda sūdzēšanās par savu likteni, tāda upura lomas izgaršošana, bet pēc būtības nevēlēšanās uzņemties darbu, kaut ko mainīt. Tā ir tāda vēlme, lai notiek zilzaļais brīnums un tas partners pārstāja dzert vai viss pēkšņi pārvēršās un ir jauka un saulaini, bet nenotiek šī atbildības uzņemšanās pašam par savām izvēlēm un savu dzīvi. Un līdz ar to ir svarīgi pārējiem tuviniekiem neglābt līdzatkarīgo, respektīvi nekļūt līdzatkarīgam no līdzatkarīgā, bet droši vien ir ļoti svarīgi uzrunāt un teikt, ka es par tevi raizējos. Un, protams, var ignorēt, ko es saku, bet man rūp. Es skatos, kas ar tevi notiek, ka tu arvien mazāk domā par sevi, arvien vairāk noslēdzies, arvien bēdīgāks kļūst vai bēdīgāka. Un vai tu kādreiz esi domājis par to, kā tu patiešām jūties? Kas ir tavā dzīvē, ko tu dari? Bet tu kādreiz esi domājis par to, ka dzīvojot ar atkarīgu partneri, tev vajag atbalstu, ka tev vajag palīdzību, kā dzīvot pēc iespējas veselīgi šai situācijā. Es pat nesaku, ka jāšķirās, ja, jo tas bieži vien ir tas, ko apkārtēji saka, ej prom, šķiries, ja. Nu, ja tas būtu tik vienkārši, tad jau to daudz izdarītu. Ja, bet tā līdzatkarība jau neļauj pieņemt šādus lēmumus. Bet uzrunāt to, ka es redzu un man rūp, bet kā es tev varu palīdzēt, bet es tev varu un gribu palīdzēt, nevis sekmēt tavu līdzatkarību, bet tieši otrādi varbūt no tās iet prom. Ja, uzrunāt un nebaidīties runāt par sāpīgām lietām, jo tas, ko mēs atkal mūsu sabiedrībā, šobrīd tas ir plaši redzams, mēs nerunājam par lietām, kas notiek, mēs pieveram acis un brēcam, ja kāds par to runā, vai ne? Bet ir jārunā. Es redzu, ka tavā dzīvē šobrīd kaut kas galīgi notiek nejēdzīgi. Vai es varu tev kaut kā palīdzēt? Tie ir svarīgi jautājumi. Dažreiz var vienkārši iedot kādu bukletu. Labi, bukleta nav iedot grāmatu. Un arī teikt, es negribu uzbāzties tev, bet man rūp. Tu vari būt dusmīgs uz mani vai dusmīga, bet te ir tā grāmata. Un sevišķi varbūt ir, ja cilvēks pats ir bijis piedzīvojis līdzatkarīgas attiecības, viņš ātrāk var ieraudzīt šādu cilvēku starp draugiem. Un viņš var teikt, jā, es arī tur biju, jā, man arī tas bija grūti, es tevi saprotu. Man tik ļoti, man rūp, kā tu jūties, jā, man gribas tev palīdzēt. Un vienlaikus ir svarīgi palīdzētājiem, jā, pieņemt to, ka līdzatkarīgais cilvēks, tā ir viņa izvēle. Tā ir viņa izvēle palikt, saglabāt šīs līdzatkarīgās attiecības vai varbūt pieņemt lēmumu, es tomēr mēģināšu dzīvot veselīgāk. Jā. Faktiski divi vēl jautājumi, vēl cerams, ka paspēsim. Tāds viens ir no manu paziņu dzīves gadījums, kad sieviete atrodas attiecībās ar dzerošu vīrieti, bet tā, ka nopietni dzerošu, viņš tur pa plostiem iet un tā, bet šķirties negrib, tāpēc, ka tur viņš ik pa laikam no tā korķa nokāpj, un tad viss ir burvīgi. Līdz atkal nākošais. Tipisks, man liekas, tāds līdzatkarības gadījums. Ko ar viņu? Jo viņi man šķiet, ka pat saprot to toksisko situāciju, kurā viņi atrodas. Un vēl joprojām ir tā kā atkarīgi no dzīvesveida, atkarīgi no kaut kā. Viņi nespēr to sūst. Ļoti svarīgs jautājums. Tātad šis svārsts tajā brīdī, kad dzer, tas, ko es sākumā teicu, ir atkarīgs no otra cilvēka garastāvokļa darbībām, mūsu garastāvoklis. Tajā brīdī, kad viņš dzer, ir izmisums un ir jāšķiras un visa zeme sabrūk,
Tajā brīdī, kad nedzer un ir rozes un meduspods, tad viss ir ideāli, ja, un tā šādi tā svārstīšanās notiek. Un tad sievietes bieži vien tverās pie tā, bet ir taču labi. Un te es, paldies manai pirmajai psihoterapeitei, es viņas citātus, viņas jautājumus bieži uzdodu savām klientēm. Kad kāds man saka, bija taču tik labi, tad es jautāju, kad pēdējo reizi bija posms, kurā bija patiešām tā normāli, labi, un cik bieži tavā dzīvē ir šādi posmi. Jo pārsvarā cilvēki dzīvo ar atmiņām par kaut ko, kas kaut kad sen ir bijis, un par cerībām, ka tas būs nākotnē un šodien izturēli. Jā, dažreiz tie ir, protams, finansiāli apsvērumi, kredīti un tā tālāk, bet tad atkal jautājums, vai dzīve ir gana gara, un kur tu gribi būt pēc 20 gadiem, pēc 40 gadiem, un vai tas, kā tu dzīvo šodien, ja tu turpinās šo dzīvesveidu, vai tas tev aizvedīs pie tās nākotnes, kādu tu gribi redzēt, jēgpilnas nākotnes, veselīgākas nākotnes, mierīgākas nākotnes dzīves, kur, jā, varbūt tur nebūs tik labas mašīnas vai mājas, bet varbūt būs. Ko tu vari darīt šodien, lai to mainītu? Un varbūt nevienmēr ir jāšķiras tiešām, ja? Bet tad ir jāsāk meklēt palīdzību, kā es varu piedzīvot dzīvi kopā ar atkarīgu cilvēku, bet pārmainīt šo līdzatkarību uz to, ka, jā, mans partners dzer, bet es dzīvoju savu dzīvi, kas nav atkarīga tikai no viņa dzeršanas. Un šajā kontekstā tad noslēdzošais jautājums. Es esmu cilvēks, kurš akurāt uzskata to, ka mazie dzīves ieradumi veido mūsu tātad kopējo to sajūtu. Un viens no, manuprāt, jēgpilnākajiem un burvīgākajiem dzīves ieradumiem ir grāmatu lasīšana. Diana, kādas grāmatas būtu ieteicams palasīt cilvēkiem, kas sāks interesēties vai interesējas par līdzatkarību, kā no viņas iziet, kā identificēt, kā palīdzēt? Es saku, tātad Diānas Zandes rekomendācijas literatūrā. Tā, un es jau sākumā teicu, es esmu pilnīgi pret daudz grāmatu lasīšanu, tāpēc, ka tas ir tikai fiksēt, jā, tas ir par mani, bet pārsvarā lasītājs fiksēt, tas ir par manu vīru. Tāpēc es teiktu, ja jūs vienkārši lasītu šo te melodijas bītīs pārtraukt līdzatkarību, tas būtu ok. Un vēl iedvesmai, es ieteiktu palasīt latviešu klasiku, sākot ar Zaļo zemi, kur ir Ješka, kas dzer, un Švekaimers man šķiet, kas dzer, un Aiju, un visu šo te mūsu bagāžu, kas nekur jau nav tik tālu palikusi, jo līdzatkarībai un atkarībai ir tendence atkārtoties paudzēs. Un tas ir viens, ja tā kā palasīt. Un tad es teiktu, kas ir tas, ko jums patīk savā dzīvē darīt? Neskatoties uz to, ka tas varbūt nepatīk jūsu partnerim. Ja jūs nezināt atbildēt uz šo jautājumu, ko jums patika darīt tad, kad jums vēl bija savas intereses? Kas ir tā mazā lieta, ko jūs varat katru dienu izdarīt sev? Sev par prieku, sev par patikšanu. Un tas ir tas pirmais solis, lai sāktu saprast, jūs arī esat savā dzīvē, ka jūs esat savā dzīvē un ka par sevi rūpēties ir ļoti svarīgi, jo rūpes par sevi ir pirmās rūpes par pārējiem. Paldies, Diana. Šie noslēdzošie vārdi bija patiesi gudri un noderīgi un veselīgi, kas ir galvenais. No manas puses liels paldies par sarunu. Diemžēl mūsu laiks ir iztecējis, bet es ar lielāko prieku uzaicināšu uz otro sēriju, jo patiešām ir labi un ir interesanti, un liels paldies. Un paldies. Lai visiem ir labi. Jā, paldies, un rūpes par sevi. Jā. Paldies, Diana. Paldies jums, laimīgi. Atā.